Klausieties Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Jēzus nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akas, un tas bija ap 6. stundu. Te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka: dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samarieta viņam saka: kā tu, jūds būdams, prasi dzert no manis samarietes, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja: ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samarieta viņam saka: kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganām pulkiem? Jēzus atbildēja viņai: ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāpst, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam vairs neslāps nemūžam, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Samarija. Jūdu acīs tā bija nešķīsta zeme. Kaut arī samarieši bija attāli jūdu radinieki, bet tie bija, tā teikt, jaukteņi, nešķīsteņi. Savā laikā viņi bija atkrituši no tempļa, no īstās reliģijas, tagad piekopa kaut kādu puspagānismu, un viss, kas bija saistīts ar samariešiem jūdiem, likās aizdomīgs. Un jūdi nesaprata, kāpēc Jēzum vajadzētu iet pie samariešiem, kāpēc vajadzēja staigāt pa viņu teritoriju. Droši vien arī paši mācekļi jutās neomolīgi par šo te ceļojumu. Lai iejustos, kā tas mūsu situācijā varētu būt, variet padomāt par visām tām vietām, kur paši jūtaties neomolīgi, par ļaudīm, no kuriem izvairaties, kurus negribat satikt, ar kuriem negribat darīšanas. Tieši uz tādu vietu Jēzus devās kopā ar saviem mācekļiem. Pīšļus un putekļus jūdi simboliski nokratīja no savām sandalēm, lai parādītu attieksmi pret samariešiem. Taču Jēzus tāds nebija. Arī no šādiem ļaudīm, arī no samariešiem Jēzus nekaunējās. Atcerieties, lai cik tāli, lai cik krituši, lai cik nicināti būtu kādi cilvēki, Jēzus nevienu nenicināja. Un tādu mēs viņu ieraugam arī šajā Samarijas ceļojumā. Dienas svelmē, dienas karstumā Jēzus bija no ceļa izslāpis. Taču ne tās slāpes viņu vadīja šai gadījumā. Viņš atradās pie Jēkaba akas, viņš bija tur apsēdies, taču ne lai atpūstos. Viņš bija apsēdies šīs samariešu sievietes dēļ. Viņš bija apsēdies patiesībā manis un tevis dēļ, mūsu visu dēļ. Ar nolūku viņš mācekļus bija aizsūtījis prom, lai varētu parunāties vienatnē. Un mums ir jādzird šī saruna, jo arī mēs jau savā veidā dzīvojam pie līdzīgas akas, tādā pašā zemē, pīšļu un putekļu zemē, slāpju un izsalkuma zemē, grēka un nāves zemē. Mums ir jādzird šo sarunu, lai mēs redzam un saprotam, ko tad Jēzus te meklēja, ko viņš te darīja. Kā vienmēr,
mūs pārsteidz Jēzus sabiedrība. Un pati sieviete arī šeit brīnās, ko Jēzus te meklē. Kāpēc vispār ar viņu runā? Kā tas ir, ka viņš nekaunās no viņas? Kā tas ir, ka viņš nekaunās no viņas pīšļiem un putekļiem, no viņas samežģītās, nošmulētās dzīves? Bet tieši tur viņš nāk, tieši tur viņš apsēžās, tur, kur šī sieviete. Un patiesībā mēs varam arī teikt par sevi, tur, kur mēs esam. Pašā dienas karstumā, tur, kur esam saguruši, kur esam izslāpuši, kur neko nenojaušam. Līdzīgi tā viņš apsēžās pie šīs samarietes. Arī viņa bija atnākusi toreiz izslāpusi, no dzīves nogurusi, ar visu savu samaitātību. Viņa droši vien nojauta, bet tā līdz galam nesaprata. Kāpēc viņa nāca tik nepiemērotā dienas stundā, pašā karstākajā? Tāpēc, ka tur nebija citu cilvēku, lai nebūtu jāsastop šie citi cilvēki, tāpēc viņa tur nāca tajā stundā. Viņai nebija laba reputācija, mēs tālāk par viņu lasām, cilvēku viņu turēja par laulības pārkāpēju. Viņai bija bijuši 5 vīri, un tas, ar ko viņa patreiz dzīvoja, tas pat nebija viņas vīrs, tātad viņa dzīvoja grēkā. Bet Jēzus no viņas nekaunējās. Jēzus nāca viņu glābt. Tādas bija bijušas viņas slāpes, un nekāds ūdens to nespēja remdēt. Viņa bija smēlusi un dzērusi no savas dzīves, bet vienmēr palikusi izslāpusi. Nekas viņu īsti neremdēja. Viņa bija mēģinājusi vēl un vēl, bet kā nebija, tā nebija. Uz mirkli tāds ūdens spēja atveldzēt, ļauj pārdzīvot dienu, uzturēt sevi pie dzīvības, bet dziļāku piepildījumu tas nedeva. Dvēsele arvien palika izslāpusi. Tas ir pazīstams stāsts, vai ne? Tādi ir šīs pasaules avoti. Tie var veldzēt tikai uz brīdi. Tu pēc kaut kā tiecies, pēc kaut kā sniedzies, pēc kāda prieka, bet tas prieks paliek tikai vienu mirkli. Tu kaut ko esi alcis, tu esi krājis naudu, tu beidzot to lietu esi nopircis, bet pēc brīža tā manta vairs neiepriecina un nesaista. To mēs redzam šodienas dzīvē. Cilvēki kā zeķes maina savas mantas, kā zeķes maina savas attiecības. Viņi meklē pie akām, kurās nav īstas veldzes un paliekoši mierinājumu un remdējumu. Tā šī sieviete bija gājusi no vīrieša pie vīrieša cerībā uz īsto stabilitāti, mieru un piepildījumu. Tik daudz dažādās lietās mēs meklējam šo dzīvo ūdeni. Mantas, darbi, attiecības, hobiji. Tā var būt nauda, bauda, vara un atzinība. Un lai cik sparīgi meklētu, tomēr slāpes paliek. Bībele tos visus sauc par elkiem, kas sola īsto dzīvi, taču atnes tikai jaunas mokas. Tie sola īsto brīvību, taču atnes tikai važas. Sola priekus, bet beigās mums jānopūšās un jānokaunās par sevi. Bībele saka, ka tās visas ir nepiemērotas akas, lai tur meklētu dzīves jēgu un piepildījumu. Ja meklēsim tajās jēgu, tad šīs lietas vienkārši mūs izsūks un sagandēs dzīvi. Mēs no šīm lietām piekusīsim, izvārksim un kļūsim arvien tikai izsalkušāki. Tā cilvēks
cilvēka sirds ir tāda, ka viņa alkst pēc kaut kā īsta, pēc kaut kā paliekoša, bet pasaulē to neatrod, jo viss zūd, viss viļ. Viss izrādās ne tas, ko cerējām un gaidījām. Viss vai nu pazūd, vai tiek atņemts un nesniedz cerēto un ilgoto. Bet tā visa vidū ierodās Jēzus. Jēzus atnāk un apsēžās pie akas. Viņš ierodās pat uz tādu svešu, nepatīkamu un putekļainu zemi, kāda bija Samarija. Viņš nāk, lai atrastu šo sievieti. Viņš nāk, lai atrastu tevi un mani. Viņš nāk un prasa, dod man dzert. Taču ne jau ūdens viņam vajadzīgs, bet mēs, mana un tava pestīšana. Tādas ir Dieva slāpes. Šīs slāpes ir pēc pazudušā, noklīdušā cilvēka. Kad tas kungs šeit saka, man slāpst, tad viņam slāpst pēc tevis, pēc manis, tevis un visas pasaules. Un Dievs neliksies mierā, kamēr tu neticēsi, kamēr tu savu dvēseli nepiepildīsi pie viņa. Jēzus šeit saka, kaut tu zinātu, kas ir Dieva dāvana, kaut tu zinātu par dzīvo ūdeni. Ja tu ticēsi, tu to pieredzēsi. Ja tu ticēsi, tad tu dzersi no tā un atdzersies. Kā viņš saka, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Vai esat pamanījuši, kad Jēzus stāst par savu valstību, viņš gandrīz vienmēr runā par mielastu, par kāzu mielastu. Viņš runā par labiem un lepniem ēdieniem un dzērieniem, par labāko no visa. Kāpēc viņš tā dara? Kāpēc viņš lieto šādas līdzības? Tāpēc, ka viņš zina par mūsu slāpēm un izsalkumu. Viņš vienīgais zina, kā to remdēt. Tāpēc arī draudzē tā ir uzbūvēts dievkalpojums un visa mūsu būšana šeit ap Dievu vārdiem, ap sakramentiem. Šeit viss ir domāts, lai pabarotu cilvēku dvēseli, darītu to sātu, remdētu un piepildītu. Kristības dzīvais un spēcīgais ūdens, kas mazgā no grēkiem, kas dod jaunu dzīvību un spirdzina. Nemitīgais grēku piedošanas remdējums, svētā vakarēdiena galda svētība, kas nes mums mūžīgās dzīvības ēdienu un dzērienu. Šeit ir lietas un mantas, kas ir daudz vērtīgākas par pasaules lietām un mantām un spēja labāk palīdzēt. Taču grēcinieka nelaime ir tāda pati kā šai samariešu sievai. Grēcinieks fokusējās un koncentrēja savu skatu uz to aku, uz aku un smeļamo trauku viņas acu priekšā. Viņa vēl līdz galam nesaprot, ka mūžīgais avots bija apsēdies tepat viņas priekšā, tepat mūsu priekšā. Šī sieviete tikai turpināja meklēt šur un tur, acis šaudījās visur apkārt un meklēja pie laicīga mierinājumu. Bet, kā svētais Augustīns saka, mūsu sirds paliek nemiera pilna, līdz tā atrod mieru dzīvajā Dievā. Tad cilvēka sirds tik ilgi paliek nemierīga, kamēr atrod mieru dzīvajā Dievā. Un arī šodien Jēzus mums novēl to pašu, kaut jūs saprastu, kas ir Dieva dāvana, kas ir dzīvais ūdens, kas esmu es, kas sēž jūsu vidū. Kad viņš mums šodien prasa, dod man dzert, tad, protams, viņš mums neprasa ūdeni. Viņš grib mums pašiem remdēt dziļākās dvēseles ilgas. Un jūs varbūt prasīsiet, kā es to zinu, ka viņš grib remdēt mūsu slāpes. To es zinu no Jēzus ciešanas stāsta. Kādā vēl lielākā dienā ap 6. stundu, pašā dienas karstumā,
Jēzus bija vēl lielākā vājumā un spēku izsīkumā pie sava krusta, un no turienes viņš sauca: man slāpst. Tās bija dievišķas slāpes pēc visiem mums. Tās bija slāpes pēc mūsu glābšanas. Izslāpis viņš ņēma Dieva kausu, Dieva dusmu un grēku izpirkšanas kausu, lai šī kausa vietā dotu mums savas miesas un asins glābšanas kausu. Viņš teica: ņemiet un dzeriet visi no tā, šīs asins ir izlietas jūsu grēku piedošanai. Un kad viņš pie krusta kliedza: viss pabeigts, viss piepildīts, tad patiešām tā arī bija. Viss ir piepildīts mūsu glābšanai. Mums vairs nav jāstaigā apkārt izsalkušiem, izslāpušiem un ar tukšām dvēselēm, jo ticībā mēs zinām, ka krusts ir visu piepildījis. Krusta augļus mēs šodien baudām gan grēku piedošanā, gan vakarēdienā. Mēs tur baudām un redzam, cik tas kungs ir labs un ka mums netrūks nenieka. Un ka prieka pilnība ir viņa vaiga priekšā un labas, svētīgas, pilnas dāvanas pie viņa labās rokas mūžīgi. Tāpēc lūdzu, nestaigājiet apkārt izsalkuši, izslāpuši un izvārguši. Nāciet pie sava kunga, pie mūžīgā avota. Viņš jums ir saklājis bagātu galdu. Nāciet, viss ir sataisīts. Kā mēs kādā skaistā baznīcas dziesmā dziedam: mūžam to, lai acu priekšā turu, kā viņš pacietīgs un lēns, mocīts, cietis sāpju mēru sūru, krusta kokā Dieva jērs, kāpēc manas dvēseles gauži slābdams, līdz pat nāvei cīnījies to glābdams, lai es viņā atpestīts, sauktu līdz, viss piepildīts. Ticiet tam! Āmen!